Nu, jāsaka, laikam labrīt, vai labdien, vai labvakar, vienalga, kā tu skaties šo video, jo man ir rīts pēc 10 kaut kā, un šodien es parādīšu, kā es nomainu īstenībā kameru, nevis instalēju, jo kamera jau esoša ir, bet šodien es viņu nomainīšu pret kādu citu brendu, citu kameru. Tātad, respektīvi, šobrīd ir uzinstalēta kamera, kas ir Hikvision 8 megapikseli 4K Dark Fighter. Dark Fighter tas nozīmē to, ka, ja jums ir likts apgaismojums, tad bilde ir diezgan labā kvalitātē, jo viņš tāpēc arī saucās Dark Fighter, bet bilde ir melnbalta. Bet ja jums ir kaut kāds apgaismojums, kaut kādas lampas ārā vai kaut kas, jūs varat atstāt to bildi krāsainu. Jā, viņam nav LED gaismas, lai, teiksim tā, apgaismotu to teritoriju, uz kurieni kamera skatās, bet viņam ir tā iespēja atstāt to bildi naktī krāsainu, ja jums ir pietiekošs apgaismojums ārā. Ne pietiekošs, bet vismaz kaut kāds apgaismojums, jo ja jums ir ļoti tumši, tad bilde nebūs kvalitatīva. Viņu var atstāt krāsainu, bet viņa nebūs kvalitatīva. Labāk tad pārslēgt uz infrasarkano, un tad būs melnbalta bilde. Bet pat arī melnbalta bilde ir diezgan kvalitatīva, jo 8 megapikselu sensors, diezgan liels, Hikvisionam ir ļoti labi sensori, bet es šodien mainīšu, tā ir IP kamera, protams, es šo kameru mainīšu šodien uz Uniview 4 megapikselu 3-guard kameru. Viņa būs mazāka, melnā krāsā, protams, arī IP kamera, ir LED gaismas, ir mikrofons, ir skaļrunis un vispārējās features. Bet, es noteikti parādīšu, kā es to darīšu, un tad arī varbūt izstāstīšu kaut kur arī kādas funkcijas viņai esot. Tad ķeršos pie darba, parādīšu esošo instalāciju, un tad arī jauno. Tā kā, skaties tālāk, un iespējams, ka arī kādam noderēs to, ko es šodien parādīšu. Tā ir esošā kamera, Hikvision, kā jau teicu, Dark Fighteris, netīra, protams, bet tas ir normāli. Šeit viņa ir. Kā viņu noņemt nost? Ir tā, ka šo ir jāpagriež. Grūti, ilgi stāvē. Šito gredzenu plasmasā ņem nost, un šeit ir skrūve, nav parastā, bet cik tur 6 kaņtaina. Šis ir grainīgs saucamais, vai kā viņu nosaukt. Es izmantošu šo. Atskrūvēs mazliet. Arī grūti skrūvējās. Un tad šito var pastumt. Un kamera noies nost. Bet to es laikam izdarīšu ar 2 rokām. Vecā kamera ir noņemta nost. Tā viņa izskatās, tā ir bāzīte, diezgan liela. Tā ir virsū liekas, tas ir tas rings, ko es noņemu nost, un tā ir pati kamera. Hikvisiona vecā. Šī kamera ir ļoti daudz iespēju, viņa ir, šis ir PoE vai vienkārši interneta ieeja, šeit 12 voltus var iedot kamerai, un šeit ir audio ieejas un izējas šeit, un šeit ir alarm izēja un ieeja. Tā kā tur var uztaisīt ļoti daudz lietas ar šo kameru, bet šodien, ko mēs darīsim, mēs liksim šo. Jūs jau esat redzējuši vienā no maniem video šo Uniview 3-guard, un šeit mums ir bāzīte. Paskatīšos bāzīti, vai viņa der vai neder vecajos caurumos, jo ir bijuši instalēta savādākā kamera iepriekš, iespējams, ka derēs. Te ir viss, kas ir vajadzīgs priekš instalācijas, skrūves, pati bāzīte ar gumijām un ar visu pārējo. Galvenais nepazaudēt ar mazās gumijas iekšā ir priekš skrūvēm, lai IP reitingu kaut kādu uzturētu, un pašu galveno, tūlīt es parādīšu jums šo gumiņu, kas arī patur to IP ūdens necaurlaidīgu. Un es runāju par šām mazām šīm gumiņām, kas nāk caurumos, kur skrūves iet, tā kā to galvenais nepazaudēt. Labi, es uzlikšu šī bāzīti, paskatīšos, vai man viņa der, un tad arī rakstīšu tālāk.
Nu, re, bāza ir virsū, ņemam kameru nost. Nu, īstenībā komplektētā vienmēr ir tāds šis ķigraņņiks saucam, es nezinu, kā ir latviski. Sūdīgi viņi ir, man nepatīk viņi. Besī ārā. Šeit pati kamerā. Šī, kā redzam, ir maziņa. Komplektā ir arī skrūve. Un tas ir, lai glants, viņš saucam, es nezinu, kā viņu sauc latviski, lai aiztaisītu šo stekeri ciet, lai ūdens netiek iekšā, un arī 12 voltīgo. Jo mēs neizmantosim 12 voltīgu, šodien mēs izmantosim PoE, tikai šo. Tāds, kas ir jāizdara? Ir jāizvelk kamerā ārā, pirms es viņu uzlieku uzpār pievienoju. Mums ir jāatskrūvē šī skrūve. Ļoti atvainojas man viena roka. Šī skrūve jāatgriež. Nedaudz, bet vismaz. Tad jums ir bultiņa šeit un bultiņa šeit. Ja mēs pagriežam tās bultiņas vienu pret otru, tā, tad šī bāzīte atvienojās. Tā kā šito mums jāuzliek uz tās bāzes, kas mums ir uz sienas. Un tad mēs varēsim pievienot kameru. Tā kā es uzlikšu šo, un tad uzlikšu kameru. Nu re, kamera ir virsū, es vienkārši neprādīju visu, jo man ar vienu roku nevar uzlikt. Es vienkārši uzliku bāzi atpakaļ, pieskrūvēju, atregulēju leņķi un noņēmu plēvīti no LED. Un tagad es parādīšu, kā izskatās aplikācija. Tā, esmu mašīnā, lai parādītu jums aplikāciju telefonā. Tā izskatās aplikācija, varbūt pagriezīsim šitā, tad nomainīsies uz lielo bildi. Tā kā, jā, leņķi atregulēju šitā. Īstenībā, ja jums ir ceļš un kaimiņi, jums vispār vajadzētu to visu aiztaisīt ciet. Ja jums ieraksta 24/7 kameras, ja jums neieraksta 24/7 kameras, tad jūs varat atstāt vai vienkārši parunāt ar kaimiņiem vai ok, ka manā kamera pārklāja arī jūsu īpašumu, un citreiz, ja viņiem nav kameras, viņi var pateikt, jā, ok, jo viņiem tas noderēs varbūt nākotnē. Bet šajā gadījumā es atstāšu visu vaļā, jo man neieraksta 24/7, man rakstās, agrāk rakstījās vienu dienu, un tad dzēsās ārā, vai 2 dienas, un dzēsās ārā. Šeit es nezinu, jo es neesmu ielicis atmiņu karti. Man būs arī jāatzīmē zonas, bet to es parādīšu uz datora, uz laptopa, kā to darīt, jo tur vajadzīgs laptops, nevis telefons. Tā kā šeit ir diezgan vienkārši visas funkcijas. Var uztaisīt screenshotu, var ierakstīt, bet ja jums neieraksta 24/7, piemēram, ja jums atnāk paziņojums un jūs redzat kaut kāda aktivitāte notiekās jūsu mājas priekšā, tad jūs vienkārši varat ierakstīt vai uztaisīt screenshotu. Un šeit ir mikrofons, kur var arī runāt. Jā, viņš arī runā. Šeit ir skaņa ārā, jā, speakers enabled, tā var dzirdēt, kas notiek ārā, jo viņiem ir mikrofons, es viņu izslēgšu ārā, lai netraucē. Šeit ir kvalitāte, var izvēlēties vai no zemo, vai medium, vai augsto. Augsta tas ir labākā, 4 megapikseli uzreiz bet lielākā, viņš 4 megapikseli tev neparādīs uz telefonu, tas ir fakts, bet maksimum, kas ir, viņiem ir 4 megapikseli. Un šeit streams, laikam, paceļās drusku labākā kvalitāte viņš streamē, jo tas ir substreams, tas nav mainstreams, jā, jo uz telefona vienkārši, nepavilks internets un vispārējais. Tā kā tā, kas te ir mums vēl, ko es varu parādīt, te var iepauzot, tur ir laiks, te var uzlikt alarmu, kaut kādu, nezinu, kas tas tās, šeit kaut kādi settingi vēl ir aplikācijā. Īstenībā man aplikācijas daudz ko var izdarīt. Laikam viņš jau tagad čakarējās. Jā, ja jums ir memory card un ieraksta 24/7 vai kaut kas, tad jums arī ne funkcijas, bet jums arī parādīsies tās visas, tie visi ieraksti arī uz aplikācijas. Šeit, man šeit rakstīt no alarm today, respektīvi, ja jūs uzliekat alarmus, vai tas ir intrusion detection vai kaut kas vēl, vai motion detection, tad jums parādīsies šeit kas notika, un tad jūs varat atskaņot un vai redzēt bildi vai kaut ko tam līdzīgi. Jā, tad arī šeit redzēs, kad uzliku viņu vertikāli, tad ir snapshot, record, two-way audio, multiple windows, tad, ja jums ir vairākas kameras, šeit alarm, image un multi-windows playback. Man nav alarm nekas uzlikts šeit, un message arī nav, playbackā arī nebūs, šeit var playbacku taisīt, ja ieraksta, man neieraksta neko, jo man nav memory cards iekšā ielikt. Tad, ko vēl var darīt, atpakaļ uz live stream.
var iet uz settingiem. Šeit attaisās settingi. Kas mums ir low notification. Šeit var uzlikt, lai saņemtu paziņojumus, ja. Te var nošērot, padalīties ar jūsu ģimenes locekļiem. Šeit var izvēlēties, ko tieši jūs gribat, lai jums notiek paziņojumi par, vai tas ir motion, kā es jau teicu, vai audio, vai intrusion, crossline, enter and leave area, ja. Tad tā var uztaisīt tur. Šeit ļoti daudz visādu funkciju, tur var ierakstīt pat arī balss paziņojumu speakeri, lai atskaņo mikrofona iestatījumi, skaļņu iestatījumi, ja, OSD, tas ir displejām, lai uzrakstītu, piemēram, kameras nosaukumu, laiku vai ko es tur gribētu parādīt. Te ir ļoti daudz visādu, un te storage, manā gadījumā nav storage. Tā izskatās Uniview 4 megapikseli. Jā, tā izskatās Uniview 4 megapikseli kamera, trigārds, ja, un tā ir aplikācija, ko es izmantoju, lai apskatītos arī Uniview Link saucās. Viņam vēl ir vecais variants, bet man nepatīk vecais variants, man patīk jaunais variants. Un jā, tagad es nopauzēšu un laikam parādīšu uz datora, kā es taisu tos intrusion detection, ok? Redz, esmu pie datora, izmantoju Google Chrome. Tā kā šeit atvērts Chromes, ievadu IP adresi kameras šeit. Tā kā jums būs savādāk, ja jūs pieslēgsiet, tas ir fakts, par to, kā pieslēgt IP, kā atrast IP un visu pārējo, kā aktivizēt kameru. Es varu ierakstīt atsevišķu video, ja ir vajadzīgs. Varu vai no Hikvision kameram, vai Uniview kamerām, tas ar pie kamerām. Tā kā droši ierakstiet komentāros, ja ir vajadzība šīm visam. Tā es varu ierakstīt atsevišķu video un parādīt, kā to visu izdarīt. Bet tas ir mūsu main screens, galvenais loks, tā kā šeit ir lietotāja vārds un parole. Esmu ievadījis lietotāja vārdu un paroli un spiežu login. Viņš attaisīs pirmo lapu uzreiz kā live view, kas mums ir nav vajadzīgs. Mēs ejam uz playback, mums arī tas nav vajadzīgs, jo mums nav atmiņu karte, foto mums arī nav, bet mēs ejam uz setup. Pirmais, kas ir jāizdara, šeit ir ļoti daudz iestatījumi, gan laiks, gan tīkls, gan viss pārējais, ja? Bet kas mums ir vajadzīgs pirmais? Vienmēr jāpaskatās, protams, video un audio. Vai viss ir ieslēgts, kas ir vajadzīgs. Mums ir iespēja nomainīt rezolūciju, šeit mazāku uzlikt, ja, vai lielāku. Man ir 4 megapikseli kamera un 25 frame izvēlēts. Es gribētu 30 frames varbūt. Spiežam šo, ko viņš tur izmeta. Ka viņš var restartēt kaut ko, vai mums ir saglabāšanas poga kaut kur ir šeit. Paskatīsimies, vai viņš restartēs mums kameru vai ne. Man maziņš laptopiņš, tāpēc tā jāmaina tas screens uz augšu, uz apakšu. Jā, bet... Ja jums ir lielāks laptopam ekrāns, tad tas nebūtu problēma. Labi, tad šeit viss ir kārtībā. Tad mums ir pats lielākais mainstreams izvēlēta rezolūcija. Šeit ir substreams, tur ir mazākā 720, jā, un šeit ir third, tur vispār ir maziņa. Ejam uz audio. Paskatīsimies, vai mums ir ieslēgts mikrofons. Audio ir ieslēgta, viss ir ieslēgts, kas ir vajadzīgs. Kanālam izmantojam mikrofonu, speakerim volums, viss ir uztaisīts, tā kā tur viss kārtībā. Snapshoti mums ir on, bet mums tas nav vajadzīgs. Nākošais, kur mēs ejam, tas ir vienmēr uz events, jo pēc noklusējumā motion detections kamerai ir vienmēr ieslēgts, tā kā šīs būs on. Kas ir jāizdara? Ir jāslēdz off. Un tad spiežam saglabāt. Es jau biju uztaisījis to, man bija izslēgts tas ārā, bet pēc noklusējuma vienmēr motion detection kamerai būs. Tā kā, kad jūs pieslēgsiet kameru un ieslēgsiet notifications, tad jums uzreiz sāks nākt ļoti daudz paziņojumu, jo motion detection nav akurāts, un viņš visu kaut ko viņš tur pakirpat arī šo zaru, ja viņš kustās, ja, viņš padomās, ka tas ir motions, un viņš uzreiz jums dos notification, kas mums ir nav vajadzīgs, jo tur vienkārši paliek besīgi. Ar laiku tur simtiem paziņojumi dienā jānāk. Mēs ejam uz šito intelligent, ja? Un šeit ir mums opcijas izvēlēties ļoti daudz ko, bet mēs ejam tikai uz intrusion, tā kā ieliekam keksīti intrusion un ejam uz settingiem. Tad pirmais, kas mums ir jāizdara, mums attaisās šīs loks.
Var redzēt live feedu, ja? Šeit ir izvēlēts intrusions, trigger actions, ja, un plāns, ja. Pirmajā logā mums jāizvēlas detection rule, tas ir pirmais rules, ja. Laikam līdz 4 var izvēlēties. Mēs paņemam pirmo. Tād mēs skatāmies šo, kas ir time threshold. Mums ir vajadzīgs vismaz 2 sekundes, lai objekts atrodas mūsu teritorijā, pirms mēs saņēmam notifikāciju. Sensitivity, nu tur vēl var skatīties, kas jums patīk, kas jums nepatīk, kā jums tas strādā. Es uzlikšu uz 80. Ja? Nu, mēs varam arī izdarīt tā 80. Mums ir vajadzīgs motor vehicles, non-motor vehicles un pedestrians. Nu, paņemsim, atstāsim šito nost. Pārējo atstāsim motor vehicle un pedestrians, ja? Un sākam save. Tātad šeit arī ir šī motor vehicle maksimum size un minimum size. Ja mēs paņemam uz maksimum size, ja, tad mums šis zaļais ir pilna apmēra. Tā kā tik liels tas transporta līdzeklis būs, mums nevajag viņu tik lielu. Mēs varam izdarīt, uztaisīt viņu mazāku. Ja. Kur mums tā būtiņa pazuda, pavalkam viņu nost. Nu, piemēram, tik liela ir mana mašīna, ja, tik mēs varam viņu uztaisīt maksimums. Nedomāju, ka te brauks kaut kāda fūra, kaut kur tā, lai viņš atpazīst mašīnas, ja. Es domāju, ka pietiekoši liela. Paņemsim, paskatīsimies uz šo. Jā, pietiekoši liela. Redz, viņš jau ķer cilvēku sarkano šeit. Seko līdzi. Tā kā atstāsim to kā maksimumu un kā minimumu. Tas ir mums nākošais, šīs lodziņš. Mēs viņu pataisīsim uz tādu, teiksim tā. Tas ir minimums, ja? Tā kā tas mums ir izvēlēts. Piespiežam save, lai nezaudētu. Kas vēl mums šeit ir šīs violets, ja purple. Tas ir mūsu detection zona. Tā kā mums to vajadzēja no sākuma uztaisīt, bet mēs to uztaisīsim tagad. Es atzīmēšu, ko es gribu, lai care. Kaut kā tā. Tad tas būs tā zona, kur viņš meklēs to intrusion detection. Atstāsim šeit. Un šo tā. Nu, viņš ķers ceļu. Paņēmam šo nost. Un var redzēt sarkanais tas, kas seko līdz tam cilvēkam. Bet tagad vairs nav, viņš viņu neķers, jo es esmu noņēmis nost to zonu. Redz, tā ir tā zona violetā. Tas ir viss, kas ienāk iekšā šajā, ne 4 stūrī, bet šajā atzīmētajā zonā. Pēc būtības uzreiz jānosūta jums paziņojumu. Tā kā tas būs tā mūsu intrusion zona. Es to varbūt vēlāk pieregulēšu, ja sāks besīt kaut kas kaut kur pārāk daudz notification vai kas būs, bet atstāsim tā, saglabāsim arī uzreiz. Tad ejam nākošais, kas mums ir jāizdomā, tas ir mums pedestrians. Tātad jāizvēlās, cik liels viņš būs. Tas pedestrians šeit atkal ir pārāk liels. Tas zaļais, jā. Ņemam viņu nost, pavalkam mazliet nost. Tā kā cilvēks tik liels nebūs, tā kā mums tas nav vajadzīgs. Mēs taisīsim maziņu cilvēku, nu teiksim garais NBA porziņģis. Tik liels, jā. Nu atstāsim viņu tik lielu, jā. Lai viņš ir. Un minimālais, viņš būs noglabāts šeit. Kaut kur varbūt bērns skrien vai kaut kas, nu atstāsim tā, lai atkal suņus un kakļus neķer, nu redzēsim, atstāsim šitādu. Šeit parādās arī, nu, cik viņš ir liels. Saglabājam. Tad nākošais, kas notiek, kad tas objekts, vai tā ir mašīna, vai tas ir cilvēks, ienāk jūsu intrusion zonā, ja? Kas notiek tālāk? Tad mēs ejam uz trigger action, kas notiksies tālāk. Tā, ko viņš izdara? Viņš upload image, ja? Un šeit ir alarm output, flashing light un alarm sound. Tad tas nozīmē, ka tad, kad kaut kas ienāks iekšā, tad mums būs mirgos lampiņas un mums skanēs kaut kāda balss, nu, kas ir izvēlēta. Šeit
ko daru? Es slēdzu viņu nost, jo mums nav vajadzība baidīt cilvēkus pagaidām, bet var atstāt īstenībā. Un spiežam save. Atstāsim flashing lights, lai gaismas tikai mirgo kamerā, ja? Un šeit izvēlēts custom mode. Un, karoči, visu 24/7, ja? Un šeit ir, cik reizes viņš mirgos, atstāt 10, nu, lai ir, kā ir. Te var nomainīt, kad jūs gribat, piemēram, weekendā, jūs negribat, lai tas notiek, jūs gribat kaut kādā noteiktā laikā savādākas lietas, te var visu izvēlēties, te, ka tur baigi daudz iespēju. Bet mēs sastāsim šitā, ja? Jo, redz, nav arī, kur ierakstīt, jo nav memory cards. Bet man tas nav vajadzīgs. Tā kā saglabājam šo. Advanced settings, kas tur ir mums. Jā, nu tas mums nav vajadzīgs. Tā kā mēs to saglabājam, ja? Atpakaļ aiziešu. Un plāns šeit pie plāna, kur ir, tas ir, nu, ja jums ir ierakstītais, kas raksta, ja, vai memory cards, jūs varat izvēlēties no kurā dienā, no kād viņš sāks to, nu, teiksim, ierakstīt, ja? Jo šeit ir rakstīt armed, respektīvi tas, kad viss notiekās, te notification aiziet un vispārējais, jo var izvēlēties laiku, kad tu negribi saņemt to visu un ierakstīt, tad tu vari vienkārši uzlikt, izvēlēties unarmed vai kaut kā tam, arī šeit arī var to precīzāk izdarīt. Nu, tas tā. Ja ir vajadzīga, saku, informācija par kādu noteiktu settingu, dodiet ziņu, un es noteikti ierakstīšu video un izstāstīšu. Tā kā īstenībā pa lielam tas ir viss, kas mums ir vajadzīgs. Tagad viņš ir saglabāts viss, un mums ir tā, redz šeit dzīvajā rāda uz datora JRV IP, redz cilvēks tur aiziet tālāk, viņš viņu nepaker, ja viņam būtu motions, tad viņš viņu pakertu, bet mums interesē tikai viss, kas notiek šeit. Ja. Tā ir mana mašīna, PG64 JOB, ja, numurs. Tā kā, jā. Nu, kaut kā tā. Es došu ziņu, varbūt, vai man bija vajadzība vai nebija vajadzība kaut ko nomainīt, tad es arī ierakstīšu un pastāstīšu vairāk, ko es esmu ko es nomainījis, ko es neesmu nomainījis. Bet es atstāšu tā, kā es uzliku tagad, un redzēsim, kā tas strādā. Nu, jāiziet ārā, jāpārbauda, protams, un tad skatīties, kā cilvēki, kas atnāk pie jums, vai kas garām paiet, vai viņus uzsker vai neuzsker, un tad arī, protams, nomainīt kaut kādu no šiem settingiem, vai tas ir sensitivity, vai tas ir time. Bet es gribu, lai ir vismaz 2 sekundes tas objekts uzturās šajā laukumā, kas man ir atzīmēts. Ne mazāk, ne ilgāk, es domāju. Un tad uzreiz tev atnāk paziņojums. Nu, pārbaudīsim, redzēsim. Tā kā jā, viss saglabāts, tā kā paldies, ka noskatieties, un tad rakstiet komentāros, ja gribat kaut ko vairāk uzzināt par šo visu. Tā kā čau, tiekamies citā video.